auspiciousness. We're going to do some prayers. Sākumā dažas lūkšanas. So we'll just go through. So, Rita will read. Who? Rita. Rita? Who is Rita? Can you please read the prayers? He's requesting. Ko tu no galvas zini tos? Three principal aspects too. The prayers that you have first, and then after the three principles. Patvērumu pie Budas darbus un sangas līdz es būšu sasniegts apgaismību. Ar devību un pārējām pilnveidošanām krājot nopelnus, es kļūšu par Budu, par labu visām pārceļojušām būtnēm. Es pieņemu patvērumu pie Budas darbus un sangas līdz es būšu sasniegts apgaismību. Ar devību un pārējām pilnveidošanām krājot nopelnus, es kļūšu par Budu, par labu visām pārceļojušām būtnēm. Es pieņemu patvērumu pie Budas darbus un sangas, līdz es būšu sasniedzis apgaismību. Ar devību un pārējām pilnveidošanām krājot nopelnus, es kļūšu par Budu, par labu visām pārceļojušām būtnēm. Lai visas būtnes būtu laimīgas un viņām būtu laimes cēloņi, lai visas būtnes būtu brīvas no ciešanām un to cēloņiem, lai visas būtnes nekad nebūtu šķirtas no laimes, kas ir brīva no ciešanām, lai visas būtnes iegūst līdzsvaru, brīvas no pieķeršanās un naida, lai tās vienas neuzskata par tuvākiem un citus par svešiem. Pazinojos ar savu ķermeni, runu un prātu un pasniedzu visdažādāko veidu piedāvājumu mākoņus, aktuālus un mentāli transformētus. Es atzīstu visas manas negatīvās darbības uzkrātas no bezgalīga laika un priecājos par svēto un parasto būtņu tikumiem. Lūdzu, paliec līdz samsāras beigām un visām dzīvām būtnēm pagriez dārmas riteni. Es savus un citu tikumus veltu lielajai apgaismībai. Šo pamatu iesvaidīt ar smaržām, nokaisīt ar ziediem, rokāt ar Meru kalnu 4 kontinentiem, sauli un mēnesi. Es vizualizēju kā Budu sfēru un piedāvāju to, kaut visas būtnes baudīt šo tīro zemi. Bez jebkādas zaudējuma izjūtas es piedāvāju šo manas pieķeršanās nepatikas un neziņas objektu kolekciju, draugus, ienaidniekus un svešiniekus, arī manu ķermeni, bagātību un baudas. Lūdzu, pieņem to ar prieku un sveiki mani ar brīvību no 3 indēm. Idam guru ratnam andalakam nirjatājāmi. Jā, sirds sutrukam. Tā es reiz dzirdēju, Bhagavāns mitinājās Raģuļā Maitulī masas virsotnē līdz ar lielu mūku kopienu un lielu bodhisattvu kopienu. Tā laikā Bhagavāns bija iegrims koncentrācijā par fenomenu kategorijām dziļā uztvere. Arī tajā laikā bodhisattva Mahāsattva Ārya Avalokiteshvara uzlūkoja gudrības dziļo pilnveidošanas praksi un izprata, kā arī 5 skandas ir raksturīgas esamības. Tad cienījamais Šāriputra apskaidrotā vadīts teica bodhisattva Mahāsattva Ārya Avalokiteshvaram šādi. Ja kāds dēls vai meita ar labu izcelsmi vēlēsies veikt gudrības dziļo pilnveidošanu, tad kādām tiem būtu jārīkojas. Tā viņš jautāja, Bodhisattva Mahāsattva Ārya Avalokiteshvara cienījamam Šāriputram teica šādi. Ja Šāriputra kāds dēls vai meita ar labu izcelsmi vēlēsies veikt gudrības dziļās pilnveidošanas praksi, tad šādi ir pareizi un atkārtoti jāapjēdz arī 5 skandas kā tukšas līdz raksturīgas būtības. Forma ir tukša, tukša ir forma. Forma nav nošķirama no tukšuma, tukšums nav nošķirams no formas. Tāpat jūtas, atšķirt spējas, sastādīšanas faktori un apziņas ir tukšas. Tā Šāriputra visi fenomeni ir tikai tukši bez raksturīgām pazīmēm, neradīti, neizbeigti, ne tīri, ne aptraipīti, ne pilnīgi, ne nepilnīgi. Tāpēc Šāriputra tukšumā nav forma, nav jūtu, nav atšķirtspējas, nav sastādīšanas faktoru, nav apziņu, nav acu, nav ausu, nav mēles, nav ķermeņa, nav prāta, nav redzamo formu, nav skaņu, nav smaržu, nav garšu, nav sataustāmā, nav fenomenu.
nav acu elementa un tā tālāk līdz tam, ka nav prāta elementa, un arī līdz tam, ka nav mentālās apziņas elementa. Nav neziņas un nav neziņas izušanas, un tā tālāk līdz tam, ka nav novecošanas un miršanas, un nav novecošanas un miršanas izušanas. Tāpat nav ciešana un nav cēloņa, nav izbeigšanās un nav ceļa, nav augstākās gudrības, nav sasniegšanas un nav nesasniegšanas. Tāpēc Šāri Putra, ka nav sasniegšanas, bodhisattvas paļaujas un mīt gudrības pilnveidošanā, un prāts neatumšots un bez bailēm. Aizgājuši pirms kļūdīšanās, viņi sasniedz galīgo nirvānu. Visi budas, kas mīt trijos laikos, atklāti un pilnīgi pamodušies nepārspējamai, nevainojamai, pilnīgai atgaismībai, paļaujoties uz gudrības pilnveidošanu. Tāpēc gudrības pilnveidošanas mantra, augstākās zināšanas mantra, nepārspējamā mantra, kur ir līdzīgi nesalīdzināmajam, visas ciešanas nomierinošā mantra ir jāizprot kā patiesība, jo tā nav maldīga. Gudrības pilnveidošanas mantra ir deklarēta. Tā ir tā om gate gate, paragate, parasangate, bodhisovā. Šāri Putra gudrības dziļā pilnveidošana veicama bodhisattva mahāsattvā. Tā brīdī Bhagavāns pārtrauc koncentrēšanos un uzteica bodhisattva mahāsattvu Āri Avalokiteshvaru teikdams: labi teicis, dēls ar labu izcelsmi. Tieši tā, kā tu norādīji, tieši tādā veidā ir jāveic gudrības dziļās pilnveidošanas prakse, tad arī visi tathāgats priecāsies. Un tad, kad Bhagavāns bija šādi teicis, ielīgsmojās cienījamais Šāri Putra un bodhisattva mahāsattva Āri Avalokiteshvara un visi tur esošie un arī pasaules dievi, cilvēki, pusdievi un gandārvus un visi augstu slavējušos Bhagavāna vārdus. Tad 3 galvenos ir aspekts, doktorīšos. Tur jāpagalvās, Par visu jāpagalvās. Es dziļi paklanos savu nevainojumu guru priekšā. Es centīšos izskaidrot tik labi, cik vien varu visu uzvaram un vainagoto mācību būtību, visu svēto uzvarētāju un viņu bērnu slavēto ceļu, ieeju laimīgiem atbrīvošanas augstošajiem. Jūs laimīgie, kuri neesat pieķērušies riņķošanas samsāras baudām, kuri tiesas padarīt jēgpilnu brīvību un dāvanas, kuri uzticat sevi ceļam, kas iepriecina uzvarētājus, klausieties ar mierīgu prātu. Uz pilnīgu nolūku noteikti atbrīvoties no riņķošanas nav iespējams nomierināt pieķeršanos, kas meklē baudas samsāras okeānā, un iemiesojušās būtnes augstot pēc cikliskās eksistences ir nepārtraukti sasaistītas. Tādēļ jau pašā sākumā meklējiet atteikšanos. Brīvība un dāvanas ir grūti atrodamas, un lieka laika dzīvē nav. Iepazīstot to tuvāk, apsaistība šīs dzīves parādībām tiek apsvērsta. Pārdomājot vēl un vēl, ka darbības un to rezultāti ir vienmēr nekļūdīgi, un atkārtot pārdomājot cikliskās eksistences ciešanas, nākošo dzīvi parādību pievilcība tiek aptvērsta. Kad pēc šāda veida atkārtotām pārdomām vairs pa vienu mirkli nerodas vēlme pēc cikliskās eksistences augstākiem labumiem, un gan dienu, gan nakti ir nolūks sasniegt atbrīvošanos, tad ir radīta patiesa atteikšanās. Pat ir radīta atteikšanās, bet tā nav apvienota ar apgaismības prātu, tā nekļūst par cēloni nepārspēkās apgaismības pilnīgai svētlaimei, tādēļ biedai rada izcilo apgaismības prātu. 4 spēcīgi upju straumi prom aizskalotas, kārmas ciešajās tik grūti atcienamās saitēs sasējušās, patības tiešanās dzelztīklā notvērtas, nezinu stumsas pilnīgi atņemtas, līdz cikliskajā eksistencē pārdzimstošas strīdu ciešana nepārtraukti mocītas, domājot par to, ka visas mātes ir šādā stāvoklī, rādi izcilo apgaismības prātu. Īsumā, līdzīgi kā mātei, kuras mīļotais dēls ir iebricis uguns bedrē, kuru pat vienu viņa ciešanu sekundi izjūt kā neizturamu mūžību, tavas pārdomas par visu mātes būtņu ciešanām vairs neļauj izturēt viņu ciešanas pat ne sekundi, un vēlēšanās viņu dēļ meklēt apgaismību rodas bez piepūles, tad esi realizējis visaugstāko vērtīgo apgaismības prātu.
Pat ja esi radījis atteikšanos un apgaismības prātu, uz galīgo realitāti izprotošās gudrības nevarēs pārtraukt riņķošanas pamatcēloni. Tādēļ pielieto metodu, lai izprastu atkarīgo rašanos. Tas, kurš redz gan cikliskās eksistences, gan nirvānas, visu fenomenu cēloņus un sekas kā vienmēr nekļūdīgus, un kuram visi objekti, kuriem tic prāts ar patības tiekšanos ir pilnībā izzuduši, tajā brīdī ir uzsācis ceļu, kas iepriecina Budas. Kamēr parādība atkarīgā rašanās, kas ir nekļūdīga, un to tukšums, kas ir atdalīts no apgalvojumiem, tiek uztvērti kā atsevišķi, Budas nolūks vēl nav izprasts. Ja šīs divas izpratnes notiek vienlaicīgi bez savstarpējas mainīšanās, un pat tikai redzot atkarīgo rašanos kā pilnīgi nekļūdīgu, rodas droša skaidrība, ka pilnībā iznīcina veidu, kādā objekti tiek uztverti par patiesi esošiem, tad galīgā redzējuma analīze ir pabeigta. Turklāt parādīšanās izslēdz eksistēšanas galējību, un tukšums izslēdz neeksistēšanas galējību. Izprotot, kā tukšums parādās cēloņu un seku veidā, tad tevi nepievilinās nepareizu uzskatu galējības. Šādā veidā precīzi izprats un īstenojas ceļa 3 galveno aspektu būtiskos punktus, paļaujies uz vienatni, rada neatlaidības spēku un ātri piepildi savu galīgo mērķi mans svēts. Side, they created an organization called the FPNT. Lama Lieši un Lama Zopa Rinpoche izveidoja organizāciju FPNT. And that organization exists to give teachings to people who are mainly non-Tibetan. Un šī organizācija sniedz mācības cilvēkiem, kuri pamatā nav tibetieši. So you're very fortunate in this city to have an FPNT center. Mēs esam ļoti laimīgi, veiksmīgi, ka mūsu pilsētā ir FPNT centrs. And this center strives to give you authentic teachings. Un centrs cenšas, lai varētu piedāvāt autentiskas mācības. So you have many teachers who come here. Daudzi skolotāji nākuši, braukuši. These teachers are authorized by Lama Zopa Rinpoche to teach. Šie skolotāji, var teikt, ka Lama Zopa Rinpoche viņiem ir piešķīris tiesības braukt uz šiem mācīt. So you know from the organization side that this is a valid teacher. No organizācijas puses mēs varam paļauties, ka šīs mācības ir autentiskas. So the analogy is that you're a very sick person. Varbūt analoģija, ka, piemēram, tu esi slims. And you need a very good doctor. Un tev vajag ļoti labu ārstu. You need medicine. Tev vajag zāles. So if you go to a doctor who says they're a doctor but they're not really a doctor. Un tad, ja tu aiziet pie cilvēka, kurš saka, ka viņš ir ārsts, bet patiesībā viņš tāds nav. In English we call quack. You know quack? Like a duck. Quack, quack. Quack. Tāds pēkšķētājs kaut kāds. No jā. A quack. Jā. She found red. Does it mean quack? It does. So if you go to a quack, then not sure you're going to get better. Jūs aiziet pie tāda ārsta, nav nekāda garantija, ka jums paliks labāk. In fact, you could get worse. Jums vairāk palikt sliktāk. The wrong medicine, you could die. Ja jūs lietosiet nepareizi zāles, jūs varat nomirt. So this analogy is used in Buddhism. Un šī analoģija tiek lietota arī budismā. That we may not have a physical sickness. Mums varbūt nav fiziska slimība. But we have the sickness of samsara.
bet mums ir samsāras slimība. So we need an expert diagnosis, Mums ir vajadzīga eksperta veikta diagnoze, so something very precise to help us. kaut kas ļoti precīzs, lai varētu mums palīdzēt. And that means that you need to find the right doctor. Mums ir jāatrod piemērots ārsts, You receive the medicine, mums ir jālieto zāles, which is the teachings, kas ir mācības, but then you need to take the medicine. bet mums šīs zāles ir pašiem jālieto. And I think that's where the problem lies. Un problēma ir šajā aspektā. You've got the right doctor, which is the Buddha. Mums ir pareizais piemērotais ārsts, kas ir Buddha. You've got the right teachings, Mums ir piemērotas mācības, but do we put it into practice? bet vai mēs tās izmantojam praktiski savā dzīvē? Or do we just keep listening to teachings over and over Vai mēs vienkārši turpinām klausīties mācības atkal un atkal and not put it into practice? un neizmantojam tos praktiski? If you don't put it into practice, Ja mēs tās praktiski neizmantojam, it's like finding out you have a sickness, tad būtu tā, it kā, ja mēs noskaidrotu, ka es esmu slims, you get the unmistaken medicine, es dabūju piemērots vislabākās zāles, and then you don't swallow. bet es viņas nelietoju. You just leave the medicine in the bathroom, Es nolieku viņas ar plauktē vansistabā. and you think, well, one day I'll start. Un ar domu, ka pēc dienas es sākušu tās lietot. So, in Spanish countries they say mañana. Spāniski runājušās zemēs saka mañana. In Latvia they say tomorrow. Latvijā mēs sakām, rīt. So if you have this habit of always saying tomorrow, Mums ir šis ieradums teikt rīt. we don't get started. Un ja tas tā ir, mēs nekad nesākam. So then what I'm asking you for is for you to decide that today you will start. Un es jums lūdzu jums pašiem izlemt. Šodien es sākšu. That you will listen to the teachings Jūs klausīsieties mācības and then make a decision that you're going to put it into practice. un pieņemsiet lēmumu izmantot tās praksē. We're talking about the three principal aspects of the path. Mēs runājam par ceļa 3 galvenajiem aspektiem. I think this is the most concise, the most condensed practice there is. Tā ir vislakoniskākā un blīvākā un koncentrētākā praksa, kādas var būt. As it says in the text, we have renunciation, bodhicitta, and emptiness. Mums ir atteikšanās, bodhicitta un tukšums. It can't get any shorter. Īsāk vairs nevar pateikt. So you can't complain, oh, it's too much, too many teachings, too complicated. Un mēs nevaram žēloties, ka tas ir par daudz, pārāk daudz mācību, pārāk sarežģīts. In fact, the problem for me is to find enough to say. Problēma, kas man rodas, ir atrast pietiekoši daudz ko pateikt. We need to talk about renunciation. Mums ir jārunā par atteikšanos. It's not a popular subject. Tā nav populāra tēma. I'm asking you to give up something. Es aicinu jūs no kaut kā atteikties. If you're not convinced about what you receive when you give up, then you don't want to give up. Ja jūs neesat pārliecināti par to, ko jūs iegūstat, tad, kad jūs atsakaties, jums nerodas vēlēšanās atteikties. So we need to explore what we're renouncing, what we're giving up. Un tādēļ vajag izpētīt, kas ir tas, no kā mēs atsakamies. Then bodhicitta, Tāda bodhicitta, wanting to liberate all sentient beings from their suffering. vēlēšanās atbrīvot visas jūtošās būtnes no viņu ciešanām. Can you liberate yourself from your suffering? Vai jūs varat paši sevi atbrīvot no ciešanām? So imagining liberating all sentient beings,
iztēloties visu jūtošo būtņu atbrīvošanu. Maybe can give you low self-esteem or low self-confidence. Var radīt arī zem pašvērtējumu, pašpārliecinātības trūkumu. So again, this is something we have to explore. How do we create the bodhicitta? Mums ir jāmēģina saprast, kā radīt bodhicitta. And then wisdom. Tad gudrība. You thought everything existed. Jūs domājat, ka viss eksistē. Now you're being told it doesn't exist. Un pēkšņi saka, ka viss neeksistē. But you still have a horrible boss, or you're in a difficult relationship. Horrible boss. Bet iespējams, jums joprojām ir briesmīgs priekšnieks, un ja jūs esat kādās sarežģītās attiecībās. Or your teeth hurt. Vai jums savu zobi. Or you have no teeth. Vai arī jums nav zobi. And still they hurt. Un vienalga viņi sāp. So then you want to remove this problem. Tad mēs gribam atbrīvoties no šīs problēmas. You think, well, maybe wisdom will help. Domājot, varbūt gudrība palīdzēs. So there's no teeth. I think there's no teeth. Then the next problem is now there's teeth. Tulko. Viena problēma var būt, kad zoba nav, bet tikpat labi problēma var būt, kad zoba ir. So you see, whichever level of Dharma we're talking about, then we need to have a deeper understanding. Un vienalga par kādu dharmas līmeni mēs runājam, mums ir vajadzīga dziļāka izpratne. Otherwise, I think it's just hearing similar words over and over and over. Jo citādi tas aprobežojas ar to, ka mēs klausāmies viens un tos pašus vārdus atkal un atkal. So I think you need to be thinking to yourself, what does this mean to me? How can I put this into practice? Mums būtu jādomā, ko tas nozīmē man, kā es to varu izmantot savā praksē. So I thought we'd start with talking about the 5 pots. Es domāju, mēs sāksim ar 5 traukiem, podiem, 5 podiem. So these are pots, or you can say cups. Var runāt par 5 krūzēm, Like here we have bowls. ļodiņām. So if you have a cup or a bowl Ja jums ir krūze, ir ļoda, and it's turned over, un tā ir pagriezta ar dibēm uz augšu, so in other words, it's facing the wrong direction. tātad tā ir pagriezta nepareizā virzienā. It's not in the direction to be able to hold liquid. Tad tā nav tādā stāvoklī, lai tā varētu saturēt kādu šķidrumu. So how this relates to you and your motivation. Kā tas attiec uz jūsu motivāciju. If you're facing the wrong direction, Ja jūs vēršaties nepareizā virzienā, then you need to change direction, tad jums šis virziens ir jāmaina. make wholesome choices, Jāveic piemērots izvēles and decide that you're going to listen to teachings that come from wisdom. un jāpieņem lēmums klausīties mācības, kuras nāk no gudrības. So when you start listening to teachings, this is the first thing that you do. Un tā ir pirmā lieta, kas ir jādara, kad mēs sākam klausīties mācības. It relates to motivation. Tas saistās ar motivāciju. So am I facing the wrong direction? Vai es neesmu pavērsies nepareizā virzienā? Second one, Otrā lieta. this is a good example. So this is a cup with a lid. Tātad ir, piemēram, krūze ar vāciņu. So the example is if there's a lid on the cup, Ja uz krūzes ir vāciņš, this is the example of you not listening. tas ir piemērs, ka jūs neklausāties. So similar to
people these days who wear earphones. Līdzīgi kā cilvēki, kuri lieto austiņas. So they're walking along the street and they've got the earphones and they're playing the music. Viņi iet pa ielu, viņiem ir austiņas, klausās mūziku. The opposite is to be receptive and open and listening to the teachings. Pretējais ir būt atvērtam, uztverošam un klausīties mācības. The third one is a vessel, a cup or a bowl that's already had something poisonous inside. Trešais ir trauks, ļoda, kurā jau ir kaut kas indīgs. So this indicates a toxicity Tas norāda uz toksiskumu, that is going to mix even with pure water, kas ietekmēs pat tīru ūdeni. and so the water would become corrupt. Un šis ūdens vairs nebūs tīrs, viņš būs saduļķots. So in the same way, when you're listening with a delusional mind, Un līdzīgi, ja mēs klausāmies ar maldu pārņemtu prātu, you can't hear the teachings clearly. mēs nevaram saklausīt mācības skaidri. So then you need to do more purification practice. Tad mums ir vairāk jāveic attīrīšanās prakses. The fourth one is that the vessel, the cup, is filled to the very top. Ceturtais, tad, kad trauks, krūze ir pilns līdz malām. So this is the person who comes to teachings with many ideas, many concepts. Tas ir tad, kad cilvēki nāk uz mācībām ar daudziem konceptiem, idejām, Their own opinions. ar viņu pašu viedokļiem. So there's no space, there's no room for the Dharma. Un tad tur nav vietas dharmai. And then the last one is the cup that leaks. Un pēdējais piemērs ir krūze vai trauks, kuram ir sūds. So you may have the form of a cup, Varbūt traukam varbūt krūzes forma, but there's a crack. bet tur ir plaisa. And so the liquid is leaking out. Un pa šo plaisu šķidrums iztek. So this is somebody who is listening to the teachings, Tas ir kāds, kurš klausās mācības, and it comes in one ear and goes out the other. un tās pa vienu ausi ienāk iekšā, pa otru iziet ārā. So that you go home and then you think, what was that teaching about? Un tad tu aizēji mājās un domā, bet par ko bija tās mācības? Can't remember much. Es neko daudz neatceros. So then it's good for that sort of person to take notes Tādam cilvēkam būtu ieteicams pierakstīt and to learn to retain the information. un iemācīties saglabāt iegūtu informāciju. Because when you're having problems at work or at home, Jo, ja tev ir problēmas darbā mājās, you need to have the antidotes in your mind. tavā prātā ir jābūt pretindēm. You can't say to your boss, somebody at work, hold on. Mēs nevaram vienkārši bosam pateikt, aizveries. You run to your notes. Jūs meklējat savas piezīmes, I'm sure they mentioned something about difficult people here somewhere. un tur noteikti ir kaut kāda vieta par sarežģītiem cilvēkiem. So you need to know what to do. Un jums ir jāzina, kā rīkoties. So this is the person that needs to be able to hold on to the information. Un tātad ir jābūt cilvēkam, kurš pārzina, kuram ir šī informācija un kurš viņa orientējas. Because if the information is just in the books, then it's difficult for you to put it into practice. Jo, ja informācija ir tikai grāmatās, to izmantot praksē ir pārāk grūti. So every time that you receive teachings, it's good to think about these 5 examples. Un katru reizi, kad mēs saņemam mācības, ir vērts iziet cauri šiem 5 piemēriem. So am I bringing one of these examples to the teachings? Vai es ņemu vairāk kādu no šiem 5 piemēriem un attiecinu to uz mācībām? And then what sort of mind would I have if I don't have one of these 5? Un kāds būs mans prāts, ja es neievērošu kādu no šiem 5 aspektiem? To be open,
būt atvērtam, to be receptive, būt uztverošam, to be willing to change your mind, būt tādam, kurš ir gatavs mainīt savu prātu, and I think to want to achieve something, kā arī vēlēties kaut ko sasniegt. because we need to want to achieve something better than where we are now. Mums ir jāvēlās sasniegt kaut kas labāks nekā tas, kas mums pašlaik ir. So where we are now is the foundation of our practice. Mēs atrodamies savas prakses pamatlīmenī, This is the basis. tas ir pamats, But you have to look at the result that you want, bet mums ir jālūkojas uz rezultātu, kur mēs vēlamies sasniegt, where you are now, un ņemot vērā, kur es atrodos pašlaik, and how to create a path to achieve that result. un kā izveidot ceļu no pašreizējā stāvokļa līdz rezultātam. So this is what the three principles of the path are talking about. Nu, tas ir tas, par ko es pat labāk runāju. Tas ir šie trīs ceļu principi. It's offering you an example of one of the paths to enlightenment. Tas dod piemērus par ceļu uz apgaismību. So is it clear up to now? Can you understand anything he says? Vai tik tālu ir skaidrs? Jūs varat saprast to, ko es saku. They didn't even understand the question. So, can you find yourself in one of those 5 examples? Vai jūs kādu no piemēriem varat attiecināt uz sevi? Who are the enlightened beings? Gunita, of course. Kas ir apgaismotas būtnes? Protams, ka Gunita. It's always Gunita. Protams, ka vienmēr tā ir Gunita. Gunita. Yeah? So you're perfect, Tu esi pilnīgi. isn't it? You can go home. Tu vari iet mājās. Why do you even bother to come? Nu, kāpēc tu vispār esi atnāk? To donate to the center. I know that's one purpose. Tātad viens iemesls You varētu can also donate online. Ziedot centrām, bet to var izdarīt internetā. There's no need to drag yourself all the way out on a night like tonight. Nav nekāda nepieciešamība šķērtot visu pilsētu, lai ierastu par šeit. We accept large donations through the site. Tātad mēs pieņemam ziedojumus arī internetā, ja tie ir bagātīgi. So we make it very easy for you. Tātad priekš tev tas varētu būt pietiekoši viegli. Perfect people should not be dragging themselves out. Pilnīgiem cilvēkam nevajadzētu iet no mājas un kaut kur vilkties uz kaut kurien. So that means Gunita's perfect. Tas nozīmē, ka Gunita ir pilnīga. Everybody else is imperfect. Vispārējie nav pilnīgi. That's what she's thinking. Tas ir tas, ko viņi domā. I'm perfect. She's sitting there thinking, I don't know why I bothered coming. Un es neprotu, kāpēc es vispār nāku šeit. Except to look at those chandeliers. Nu jā, vienīgi, lai paskatītos uz lampām. Because that Oscar never puts the camera on the chandelier. Jo Oskars, kāpēc kameru nekad neliek uz lampām? So if you put the camera on the chandelier, I wouldn't need to come. Ja kamera būtu piestiprināta pie lustras, tad man nebūtu jānāk. So now I've given you the solution to the problem. Tagad es došu risinājumu problēmai. We can just sit and look at the chandelier. Mēs vienkārši varam sēdēt un skatīties uz lustru. And how beautiful. Cik tā ir skaista. This is liberating. Šī sajūta, skatoties, ir atbrīvojoša. But what's interesting is the more you get involved in the chandelier, Bet interesanti ir tas, jo vairāk es piesaistu uzmanību šai lustrai, the more you desire an attachment for the object can develop and grow. jo vairāk var pieaugt man vēlēšanās, man pieķeršanās šim objektam. Or it could become an object of renunciation. Bet tā var kļūt arī par atteikšanās objektu. So everything comes from mind. Viss nāk no prāta. Renunciation comes from mind. Atteikšanās nāk no prāta. Bodhicitta is created in the mind. Bodhicitta tiek radīta prātā. Wisdom is realized in the mind. Gudrība tiek realizēta prātā. The teachings point the direction to the realization. Mācības norāda uz teachings point to
point the direction to the realization. uz realizāciju virzienu. Without the teachings, we don't know whether we're headed in the right direction. Bez mācībām mēs nezinām, vai mēs dodamies pareizā virzienā. So, in India, there's some playful people. Indijā ir tādi jautri cilvēki. So you can ask directions and they say, yes, yes, it's this way. Jūs varat pajautāt viņam virzienu, pareizo virzienu, kur būtu jāiet, viņš pateiks, jā, tas ir tur. And then you go down that way and then those people tell you, no, no. Un jūs aiziet šajā virzienā, un tur cilvēki, kam jūs pētasiet teikt, norādīs pretēji. You get completely confused. Un tad jūs esat apjusts, So that's not what you want from a spiritual path. un jūs nevēlaties kaut ko tādu garīgajā ceļā. If you're following a path where somebody is making up the path as they're going along, it's their own creation. If you're following a path like I that. think I missed the point. Uh-oh. Sorry. The teeth are not picking up the signal. If they tell you to go that way, Yeah. and then those people tell you Yeah. to go that way, so you get confused. Yeah. You don't know which way to go. Mm-hmm. You got that? Yes. Okay. So what did you miss? You said something more. What did I? Benita, you're perfect. You said that you don't expect the same thing with your With the spiritual path. You see? She's listening. She's plugged in. You don't expect I think that. I told this too. You think you did? Yeah. But you said something more. Oh, even more. Yeah. I speak a lot. It's a fault. It's a problem. I should Tad, reduce the words. Iespējams, problēma ir tajā, ka skolotājs runā pārāk daudz, viņam vajadzētu saīsināt to visu. So you want a path that you're going to be able to follow to give you a result that you want. Un mums ir vajadzīgs ceļš, kuram sekot, lai sasniegtu gaidāmo rezultātu. You don't want to be going along the path and then suddenly you're told, no, now you're going in the wrong direction, you need to go to another direction. Mēs nevēlamies ceļu, pa kuru ejot kaut kādā vienā virzienā, pēkšņi mums pateiks, ne, tev jāiet pretējā virzienā. So with Shakyamuni Buddha, we've had these teachings in existence for 2,600 years. Pateicoties Shakyamuni Budam, šīs mācības eksistē jau 2600 gadu. Still they're relevant to our situation today. Bet tās joprojām ir izmantojamas un piemērojamas mūsdienu situācijai. The very first teaching that Shakyamuni Buddha gave is the truth of suffering. Pati pirmā mācība, ko Shakyamuni Buda sniedza, bija ciešana patiesība. Suffering Ciešanas is very essential for you to meditate on, ir ļoti būtiskas, par ko meditēt, for you to study, lai mācītos, because if you don't, then you don't develop renunciation. jo, ja mēs par to nemeditējam, nemācamies, tad mēs netīstam sevi atsacīšanos. So I told you, this first subject, renunciation, is difficult. Es pieminēju, ka šī pirmā tēma atteikšanās ir grūta, Because we're confronting a subject that we don't necessarily want to confront. jo mēs sastopamies ar tēmu, ar kuru mēs iespējams nemaz nevēlamies sastapties. Already we feel that we have sufferings, we have problems, Mēs jau tāpat zinām, sajūtam, ka mums ir ciešanas un problēmas. and maybe we think that by meditating, by studying sufferings, we're going to increase the suffering. Un mēs varam nodomāt, ka, ja es meditēšu par ciešanām, ja es par tām lasīšu, mācīšos, tās tikai pavairo. So we do have suffering, don't we? Mums ir ciešanas, vai ne? Except for Gunita. Izņemot Guni. She has chandeliers. Viņa ir lustas. She doesn't suffer. Viņa necieš. She has only pleasure. Viņa ir tikai bauda. Gunita, do you suffer? Guni pat ciet. Only when the chandelier comes onto my head. I was thinking exactly that. Guni atbildēja, es ciešu tikai tad, kad lusta nokrīt man uz galvas. We're going to have to cut the cable Mums vajadzēs pagriezt to vādu, kas lusta piestirpina, so at exactly the right moment we can make the chandelier drop. lai viņa nokristu tieši piemērotajā brīdī. And then, wow, the chandelier
broken. Un tad mēs pārdzīvosim par šo lustru, kura būs beigta. My heart broken. Arī man sirds salūzīs. So sometimes we feel like this, Mēs taču reizēm tā jūtamies. that an inanimate object Tad, kad kāds nedzīvs priekšmets, we become attached to kad mēs šādam priekšmetam pieturamies, inevitably will change, tas noteikti mainīsies, and because the mind doesn't want it to change, bet mums prāts nevēlas, lai tas mainītos. then we create a suffering situation. Un mēs paši sev radām situāciju, kur ir ciešanas. With a person, Savukārt ar cilvēku you can fall in love with a person, es varu iemīlēties, and you think that your mind is going to stay the same, mēs varam iemīlēties un domāt, ka mans prāts paliks tāds pats, their mind will stay the same. viņas vai viņa prāts arī paliks tāds pats. So, the mind of permanence Un šīs pastāvības prāts wants the situation to stay the same, vēlas, lai situācija paliek tāda pat, kā tā ir, but the mind's nature is impermanent. bet prāta daba ir nepastāvība. So both minds are changing. Un abi prāti mainās. So if you accept the change Ja tu pieņem pārmaiņas, and you allow the change to happen, un ja tu atļauj, lai pārmaiņas notiek, then the relationship changes with time. tad laikam ejot attiecības mainās. But if you're trying to hold the relationship in one moment, Bet ja tu vēlies saglabāt attiecības kaut kādā vienā situācijā, vienā stāvoklī, it's as if you're holding it permanently in that moment, on and on and on and on. Tas ir kā ir, ka tu vēlies, lai tas mirklis turpinātos nepārtraukti un atkārtotos tāds, kā tas ir. So again, you create your own suffering. Un tādā veidā tu pats radi sev ciešanas. Physically, we're changing. Mēs mainamies fiziski, One day healthy, vienu dienu esam veseli, one moment healthy, vienu mirkli esam veseli, next moment sick, nākamajā brīdī slimi, or next moment having a headache. vai nākamā brīdī savu galvu. Doesn't even have to be something life-threatening. Tur nav jābūt kaut kam tādam, kas apdraud dzīvību. But one moment you're thinking, life, so good. Vienu brīdi mēs varam domāt, cik jauki ir dzīve, The next moment something happens. bet nākamajā brīdī kaut kas notiek. If you haven't prepared your mind with the teachings, Ja mēs neesam savu prātu sagatavojuši ar mācību palīdzību, these changes can be a great surprise or a shock. šīs pārmaiņas var būt pārsteigums vai pat šoks, Because the mind has the capacity to focus on permanence. jo prātam ir pilnīgi spēja koncentrēties uz pastāvību. This is strange, isn't it? Tas ir dīvaini, vai ne? Because when you hear the teachings on impermanence, Jo dzirdot mācības par nepastāvību, you would think this is logical. mēs domājam, loģiski, vai ne? There's nothing to disagree, is there? Tur nav nekas tāds, kam nevarētu piekrist. So if I talk about how everything is changing, Ja es runāju par to, kā viss mainās, moment to moment this room is changing, no mirkļa uz mirkli šī istaba mainās, the body's changing, ķermenis the mainās, mind is changing, prāts mainās. even these objects here changing. Pat objekti uz altāra arī tie mainās. You can accept this, can't you? Mēs to varam pieņemt, vai ne? Is there anybody who doesn't accept it? Vai ir kāds, kas to nepieņem? Put your hand up now. Paceliet roku, Guni, Gunita. pacel roku, So you all accept impermanence. tad jūs visi pieņemat nepastāvību. And yet, deep down, the mind grasps onto permanence. Bet vienalga kaut kur mūsu dziļumā, mūsu prāts ir pieķēries pastāvībai. So can you recognize that as the cause of suffering? Vai jūs varat atpazīt, ka tas ir ciešām cēlonis? So
The reality is impermanent, Realitāte ir nepastāvība, but the concept of ignorance is permanent. bet neziņas koncepcija ir pastāvība. And that's what causes your suffering. Un tas ir tas, kas rada jūsu ciešanu. The suffering doesn't come from the mind changing. Ciešanas nenāk no tā, ka mainās prāts. The suffering doesn't come from the body changing. Ciešanas nenāk no tā, ka mainās ķermenis. It doesn't come from the objects changing. Tās nerodas no tā, ka objekti mainās. The suffering comes from the fixation onto the object or the person. Ciešanas, protams, no tā, ka mēs esam nofiksējuši savu uzmanību uz objektiem cilvēku. As being permanent, It kā tas būtu nemainīgs, pastāvīgs, according to our concept. saskaņā ar mūsu priekšstatu. So we have a person, Mums ir cilvēks, we have a concept. mums ir priekšstats, So instead of being aware of the person as they are, un tā vietā, lai mēs apzinātos šo cilvēku tādu, kāds viņš ir, the mind creates an image mūsu prāts rada tēlu and then projects it onto the base. un projicē šo tēlu uz pamata. So we're not aware of the person as they are. Mēs neapzināmies, neredzam šo cilvēku, kāds viņš ir. We're creating a concept of how we think they are. Mēs radām priekšstatu par to, kāds viņš ir. And this is the cause of suffering. Un tas ir ciešana cēlums. So do you understand this? Vai saprotu? Tell me if you don't. Ja nesaprotat, droši sakiet. On camera, we will name names. Tā kā tas tiek filmēts, mēs nosauksim arī vārdus. That's why nobody speaks anymore. Vai šeit kādēļ cilvēki tagad nerunā? Because of Oscar creating suffering. Oskars ir tas, kurš rada ciešanu. Nobody wants to look like a fool. Neviens negrib izlikties par muļķi. Yeah. We all want to look intelligent. Mēs visi vēlamies, lai mūs uzskatītu par gudriem, inteliģentiem, But again, this is just a concept. bet tas ir tikai pieņēmumi. We're here to share something. Mēs esam šeit, lai dalītos. We're not here to look like good students. Mēs neesam šeit ieradušies, lai izskatītos kā labi So skolnieki. you don't have to be perfect. Mums nav jābūt pilnīgiem, perfektiem. There's no expectation for you to know the answer. Netiek sagaidīt, ka mēs zinām atbildes uz visiem jautājumiem. Just for you to be open to the Dharma Vienkārši būt atvērtiem pret darmu and then to discuss how to take these teachings and put it into practice. un būt gataviem pārunāt, kā mēs varam paņemt šīs mācības un izmantot praksē. So, tell me, Sakiet, lūdzu, put it into practice. kā tās var izmantot praksē, jeb kā jūs tās izmantojat praksē? No. Yes. No. Yes. Jā, nē, Maybe. varbūt, I think. es domāju, Possibly. iespējams, Could be. varbūt, Do I? vai es tiešām to daru? What do you think? Ko jūs domājat? Come on, you did 9 days Lam Rim. Tu veic 9 dienu Lamarina retrītu. I'm not going any further until somebody answers. Kamēr kāds neatbildēs, es smējuši. We'll have an hour of silence. Mēs varam arī stundu klusēt. Yes, victim number 1. Tātad upuris numur 1. Very attractive lady in the second row. Ļoti simpātiska dāma otrajā. Highly intelligent woman. Ļoti tādu, ļoti inteliģenta And courageous. un drosmīga. And it's not Gunita. Tā nav gudra. Just wanted to say that. In case Gunita's family's watching. Es to gribēju pateikt tādā gadījumā, ja Gunits ģimenes She might have skatās. said, tonight I'll be on TV. Viņš varēja pateikt, šovakar man rādīs Starring in a televīziju. program. Es būšu zvaigzne. Yeah.
Come on. I almost forgot what I wanted to say. You see? No. Short-term memory. Leaking pot? Leaking hot. How do I put it in practice? Avoid falling in love. Ah, Uh-huh. she's thinking of avoiding falling in love. Tātad piemērs, ka es izvairos no iemīlēšanās. I guess you could replace the boyfriend or the girlfriend with a dog or a cat. Es domāju, ka tu vari šajā situācijā draugu vai draudzenes vietā likt kaķi vai sunu. Or a bird in a cage. Vai putniņu būrī. You can teach it, you know, if you get a parrot, Ja tev ir papagailis, you can teach it. to viņam iemācīt kaut I love you. Lai viņš atkārto, es tev mīlu. You are beautiful. Tu esi skaista. Isn't it? I mean, that could be a perfect relationship. Tās var būt ļoti perfekts attiecības. Every time you come home, hello, beautiful. Un vienmēr, kad tu atnāc mājās, tev saka, tu esi skaista. Maybe more than you get out of a husband. Sorry? It may be more than you get out of a husband. Varbūt tas ir pat vairāk nekā tu sadzirdi no vīra. So there could be some advantages to this situation. Tātad arī šādā situācijā var būt priekšrocības. But then you start to get attached, Bet to ir pieturties. right? So you build attachment towards the bird, Un to ir pieturties arī putnam būrī. because the bird keeps saying really nice things. Jo šīs putns, viņš turpina teikt patīkamas lietas. And over time you would forget that you taught the bird. Un tu var kaut kādā mirklī aizmirst, ka tu biji tā, kur viņam iemācīja to teikt. You probably start thinking, this bird's really nice. Tu vienkārši saki domāt, cik augsts putns. I think this bird really loves me. Es domāju, šis putns man tiešām mīl. Because the bird says so many nice things to me. Viņš man saka tik daudz patīkamu lietu. So attachment would develop. Tātad var attīstīties pieķeršanās. Where does the attachment come from? No kurienes tā rodas? The mind is moved by desire. Jo prātu iekustina vēlēšanās, iekāri. Desire comes from a dissatisfied mind. Vēlmes nāk no neapmierināta prāta. So a dissatisfied mind wants to be happy. Neapmierināta prāts vēlas būt laimīgs. So the dissatisfied mind looks to solve the problem. Un neapmierināts prāts vēlas atrisināt problēmu. And we have our habit, the way of solving the problem. Un mums ir konkrēti paradumi, kā mēs problēmas risinām. So if I'm lonely, Ja es esmu vientuļš, you know, I'm alone, es esmu viens, then if I think this is a problem, un ja man liekas, ka tā ir problēma, I want to be with somebody, es vēlos būt kopā ar kādu, but I renounce relationships bet es esmu atteicies no attiecībām. because I went to this incredible teaching. Jo es dzirdēju šīs fantastiskās mācības. I remember there was a lot about Gunita, Es atceros, ka tur bija daudz par guni, a lot about chandeliers, daudz par lustrām, and something about giving up man. un arī kaut kas par to, ka jāatsakās no vīriešiem. So if you think renunciation is, I give up relationship, Un, ja tu domā, ka atteikšanās nozīmē atteikšanos no attiecībām, then you can think in another way, okay, maybe a bird. tad tu vari pavērst to mazliet citā veidā un izvēlēties putnu. But then it also becomes the basis of some type of relationship. Bet arī ar putniņu būrī tur ir pamats, lai izveidotos kaut kādu veidu attiecības. The dissatisfied mind looking to solve the problem, Neapmierinātais prāts meklē veidu, kā atrisināt problēmu, again, not recognizing the impermanence of the situation. neredzot to, ka situācija ir So nepastāvīga. it's not going to stay the same forever. Ka putniņš nekārtos šos vārdus pastāvīgi un mūžīgi. And then every meeting is the cause for a party. Jebkura tikšanās ir cēlonis, lai būtu šķiršanās. Sooner or later, you and the bird will part. Agrāk vai vēlāk tu un putniņš
šķirsieties. whether it's the bird flying out the window, Vai nu putniņš izlidos pa logu, or dying, vai nomirs, or getting sick. vai saslims. So, impermanence again affects the situation. Nepastāvība ietekmē situāciju. So, if you're thinking to renounce relationships, Ja tu domā, ka tu vari atteikties no attiecībām. so in this case we're talking about giving up, isn't it? Šai gadījumā mēs runājam par izbēgšanu. Rather than using the word renunciation, I'd like to say to give up, to let go. Tad nevis par atteikšanos, bet par izbēgšanu. Is that the answer to the problem? Vai tā būs atbilde uz problēmu? Come on, 9 days wisdom. If she gives up relationships, she gives up man. Jautājums, ja viņa atsakās no attiecībām, vai viņai jāatsakās no vīriešiem, Is that going to be the answer to the problem? vai tā būs atbilde, vai tas būs problēmas risinājums? What do you think? Ko tu domā? Simple yes or no? Jā vai ne? No. So he thinks no, Viņš domā nē. right? What do you think? Ko tu domā? She's giving up relationships Viņa atsakās no attiecībām. because of Buddha. Izbeidz. Buddha said, Attiecības tādēļ, ka Buddha tā ir teikts. give up, Atsakies. right? That's what we think about renunciation. Tas ir tas, kā mēs saprotam atteikšanos. Isn't it something to give up? Tas ir kaut kas, no kā vajag atbrīvoties. So does it mean give up relationships? Bet vai tas nozīmē atteikšanos no attiecībām? No, You don't think so? Atbildi ir nē. Mm. because you can have a relationship without attachment. Aha. Jo cita atbildi, ka ir iespējams attiecības bez pieķeršanās. But she's in the advanced class. Šī atbildētāja jau ir augstākā klasē. Right? So, at the beginning, when you hear about renunciation, I think many people think you've got to give up everything. Un sākumā, tā, kad mēs dzirdam par atteikšanos, cilvēkiem šķiet, ka viņiem jāatsakās pilnīgi no visa. So, 31st of December, Tātad ir 31. decembris, you make the list. mēs uztaisām sarakstu, Chocolate out, no šokolādes atteikšos, drinking out, no dzeršanas atteikšos, partying out, balīts arī vairs nebūs, smoking out. nebūs smēķēšana. Only going to meditate, Es tikai meditēšu, exercise, vingrošu, go to the gym, iešu uz sporta zāli, lose weight, atbrīvošot no liekā svara, study Dharma. mācīšos darbu. I'm going to be a perfect practitioner. Es būšu perfekts, pilnīgs praktizētājs. Within a few days you give up. Bet pēc dažām dienām tu jūti, ka tu nespēji, ka tu vienkārši atmet šo plānu. Too stressful. Jo to realizēt ir rada pārāk lielu stresu. So we need a path that we can start and continue. Mums ir vajadzīgs ceļš, kur mēs varam uzsākt, bet pa kur mēs varam turpināt iet. So if we're talking about giving up relationships completely, Tātad mēs runājam par attiecību pilnīgu izbēgšanu. then maybe you think you have to give up your mother and father. Un tad var ienāk domprātā, kad var izbēgt attiecības ar mātu un tēvu. They can also be the cause of disturbing thoughts. Arī viņi var būt traucējuši domu cēlonis, Brothers and sisters, brāļi, māsas. renounce. Arī no viņiem var atteikties. Friends, Draugi renounce. arī var atteikties. Maybe I should also renounce the job. Var atteikties arī no darba, Maybe renounce the flat or the house. no dzīvokļa, no mājas. And then maybe even renounce clothes, Nu, gala beigās no drēbēm var atteikties. as long as the weather's not too bad. Nu, ja laiks ir labāks nekā šodien. I mean, once you start thinking like that, where are you going to stop?
Bet ja mēs domājam šādā veidā, kur būs tas mirklis, kad mēs apstāsimies? Because we're focusing on renunciation as something external. Jo mēs tādā veidā koncentrējamies uz atteikšanos kā uz kaut ko ārēju. Giving up pleasure objects. Ka mēs atteiksimies no kaut kādiem baudu objektiem. Objects that give us comfort. No objektiem, kur sniedz mums ērtības. But again, we're not addressing the mind. Bet tādā gadījumā mēs nevēršamies pie prāta. So, the clue Bet Sherlock Holmes' Jā. clue is in what she said. Ir tajā, ko viņa teica. We have to address the attachment. Mums ir jāvērš pie pieķeršanās. So, how much are we attached to the object? Cik lielā mērā mēs esam pieķērušies objektam. Whether it's a person or inanimate. Vai tas ir cilvēks, vai nedzīvs priekšmets. Is it the object or the person that gives us the suffering? Vai priekšmets vai cilvēks ir tas, kas liek mums ciest. Or the attachment that gives us the suffering? Jeb pieķeršanās ir tā, kas liek mums ciest. So that's one question. Tas ir viens jautājums. The second question is, can you love without attachment? Otrs jautājums ir, vai ir iespējams mīlēt bez pieķeršanās? Yes, we can. We? We're not in this in a group. If you think we're all going to love together, Can do. you can do. Can do. So you can go into a relationship without attachment. She can. You can. I can try. Try. Yeah. But then what needs to be changed? If we're ordinary people, Ja mēs esam parasti cilvēki, kas mums ir jāizmaina? we have attachment. Mums ir pieķeršanās. We have attachment for ourselves, Mums ir pieķeršanās pašiem sev. right? For our happiness, Pieķeršanās pašu laimē. to reject our suffering. Un mums ir pieķeršanā, tas ir, mēs vēlamies atgrūst ciešanas. Right? This is what we all have. Mēs vēlamies, lai mums nebūtu ciešanas, kuras mums visiem ir. So then, how do we go up, go around? How do we go about giving up attachment? Bet ko mēs varam darīt, lai atteiktos no ciešanām? How do you renounce attachment? Kā mēs varam no ciešanām atteikties? So you've heard these teachings before. To esi dzirdējis šīs mācības agrāk. You should all be monks and nuns by now. Jums visiem līdz šobrīd jau vajadzētu būt mūkiem vai muķenēm. But you're still out there partying, Bet jūs joprojām ejat uz ballītēm, still looking for pleasure. meklējat patīkamas lietas, baudas. So it's not enough to hear the teachings. Tad nepietiek tikai klausīties mācības. How do we go one step further, Kā mēs varam iet soli tālāk, putting the teachings into practice izmantot mācības praktiski and start reducing the attachment? un sākt samazināt pieķeršanos. So you have an idea for us. Put the children in orphanage. Yeah? Yeah. Listen to this, Oscar. He has two examples Yeah. that he can That's give, my case as that he well. can give away. So put the children into an orphanage. Tad viens variants ir no bērniem tikt vaļā tādā veidā, ka viņi tiek ievietot bērnamā. For those online, she is looking very serious about this. Un tiem, kas skatās internetu tiešraidē, viņi to domā ļoti nopietni. And Un tālāk. And then you can renounce of whatever you would then that's it. Yeah. It's finished. Un līdz ar to problēma tiek atrisināta. But what about your clothes? Bet kā Giving away drēbēm? everything. You're giving away everything.
So you're going to be the naked person, Tātad tu būsi tas cilvēks bez drēbēm. attractively naked, Es ļoti ceru, ka patīkami kaili sitting outside Gandon, šaidēs ārpus Gandam. saying, please help, Lūdzu, dodiet man, palīdziet. or down the road looking through the bin, Looking through the Bin. the dustbin. Mīskaste. Tātad, jeb arī tur mazliet tālāk rakņājoties pa misam. That's what they do. Tas down ir there, to, ko cilvēki tur dara. looking for something to eat. Viņi meklē kaut ko varētu apēst. So again, you know, this is something that we need to investigate. Tas ir kaut kas tāds, ko mums vajag pētīt. Is that the path of wisdom? Vai tas ir ceļš, kur ir gudrība? Don't I just become another problem? Lai tā atteikšanās nekļūst par vienkārši citu problēmu. Instead of being able to benefit others, Tā vietā, lai sniegtu labumu citiem, I'm now looking to others to help me. tagad es esmu situācijā, kad es meklēju, lai citi varētu man palīdzēt. Because you're giving away your children. Jo tu esi tikus vaļā no bērniem. Now the orphanage has to take care of the children. Tagad bērnamam ir jārūpēs par bērniem. So your renunciation creates somebody else's problem. Tava atteikšanās rada problēmas kādam citam. So do you think that when you renounce, you should create problems in other people's lives? Vai tu domā, ka tad, kad tu atsakies, tam ir jārada problēmas citu cilvēku dzīvē? You could renounce your teeth, Var atteikties no zobiem. isn't it? Would Yeah. that create problems for other people? Huh? Would that create problems for other people? Well, when you can't speak clearly, it It might, for a short period of time. But what I meant by putting children in orphanages Yeah. is kind of as a reference to what you said, that we are still out there partying. So Yeah. we are. Yeah. With Still out there partying, still wanting to get pleasure out of life. Tad mēs turpinām balēties, mēs joprojām turpinām meklēt patīkamas sajūtas dzīvē. So is the answer, I completely give up. Vai tiešām atbildi ir, kad es varu no visa atbrīvoties? But maybe we start to feel that that's what we should be doing. Bet mēs varam arī domāt, ka tas ir tas, kas jādara. Because within the teachings, it seems to be indicating that's what we should do. Jo mācībās ir norādīts, ka mums tas ir jādara. You become a monk or a nun. Tu kļūst par mūku vai mūķeni, This is, they're called renunciate. un mūks vai mūķeni tiek saukts par tādu, kurš ir atteicies. So it seems to indicate that I'm a renunciate and you're not. Un tad var izskatīties, kad es kā mūks esmu atteicies un tu neesi. But I think that's not the truth. Bet es nedomāju, ka tā ir patiesība. I think you can be a lay person Es domāju, ka tu vari būt arī laicīgs cilvēks with more renunciation than a monk or a nun. ar lielāku atteikšanās pakāpi nekā mūks vai mūķeni. So when we're talking about renunciation, what are we really meaning? Ko mēs tiešām domājam tad, kad mēs runājam par atteikšanos? You're not really going to give up your children, are you? Tu taču neteiksies no bērniem, ne? Are you going to give up relationships? Vai tu atteiksies no attiecībām? Are you going to give up your clothes? Vai tu atteiksies no drēbēm? Not in this weather. Bet droši vien ne šajās laika apstākļos. Are you going to give up your house? Vai tu atteiksies no mājas, kur dzīvo? You need somewhere for your children. Nu, tev ir vajadzīgi dzīves vieta bērniem. Are you going to give up your furniture? Vai tu atteiksies no mēbelēm? So we're back to where we were. Mēs nonākam izējas pozīcijā. We go back to the status quo, Mēs atgriežamies stāvoklī, kurā mēs jau bijām, where we started. kur mēs sākam. I'm going to keep everything the same, Un viss paliek tā kā bijis, but let's discuss renunciation. bet parunāsim par atteikšanos. So, are we talking about something physical? Vai mēs runājam par kaut ko fizisku? No. Nē. But we're talking about something mental. Mēs runājam par kaut ko, kas ir prātā. So I think more problematic.
Es domāju, ka tas ir problemātiskāk. Because if I could say to you, renunciation is giving up and it's this. If I give up this, that's renunciation. Ja es pateiktu, ka ja es atsakos no vāzes, kurā ir skaistas ziedas, tā ir atteikšanās. You'd say, oh, great, I've got the answer. Lieliski. Es varu nodomāt, jā, es tagad zinu atbildi. I can just go home, take something out, renunciation. Aiziet mājās, paņemt kaut ko no mājas, kas tur atrodas, izmest to ārā un domāt, ka es esmu atteicies. Or go through the wardrobe and take out half the clothes, renunciation. Vai arī pārbaudīt drēbes skatu, izņemt ārā pusi no drēbēm, izmest ārā un domāt, tā ir atteikšana. Or I give away my car, I don't drive anymore. Piemēram, izdomāt, es atteikšos no automašīnas, es vairāk nebraukšu ar mašīnu. Renunciation. Tā ir atteikšanās. But now you're complaining all the time. Bet tu to izdari un tagad sāc visu laiku žēloties. So difficult Tik grūti. to have to get the tram all the time. Tagad man jābrauc ar tramvaju nepārtraukt. So much easier when I had a car. Taču bija vieglāk tad, kad bija mašīna Or a bicycle. vai riteni. Doesn't matter the form of transport. Te nav svarīgs transporta veids. Do you use it because of attachment or because of convenience? Vai tu lieto transporta līdzekli dēļ pieķeršanās vai tādēļ, ka tas rada ērtību? So is it an attachment or a necessity? Vai tā ir pieķeršanās vai tā ir nepieciešamība? So in society we have certain necessities. Dzīvojot sabiedrībā mums ir noteikts vajadzības. Imagine living without light, Iedomājies, piemēram, dzīvot bez gaismas, without water, bez ūdens. that you had to go somewhere and pump the water. Tad tev būtu jāiet kaut kur atrast ūdens pumps un jāpumpē, lai iegūtu ūdeni, Carry the atnest buckets back, ar spaņiem up the stairs. augšā pa kāpnēm. If you want to bath, many buckets. Ja tu gribētu kārtīgi nomaskāties, tev vajadzētu daudz spaņu. So you can think, I renounce electricity. Piemēram, es tagad nodomāju, es atteikšos no elektrības, But now you make your life really complicated. bet tu tādā veidā padari dzīvi sarežģītu. So instead of having time for Dharma practice, Tad, kad bija elektrība, tev bija laiks darbs praksē, you have to be going backwards and forwards, carrying buckets of water, bet tagad tev ir jāiet turp šurp, nesājot spaņas ar ūdeni, collecting wood, jāvāc malka, boiling the water on the fire. jāvār ūdens uz plīts, And you think, at least I'm a renunciate. bet tu var domāt, bet es tagad esmu tā, jeb tas, kas ir atteicies. But you can still be attached to electricity, gas, conveniences. Bet tu joprojām vari būt pieķēries tām lietām, no kurām tu it kā ārējies atteicies. Gāzes, elektrības, ērtībām. Cutting off all those services doesn't mean you've suddenly renounced. Tas, ka tu esi atbrīvojies no kaut kādiem pakalpojumiem, nenozīmē, ka tu esi atteicies. So where do you start? Tad no kurienes ir jāsāk? How can you start your path to renunciation today? Kā var uzsākt savu atteikšanās ceļu šodien? I'm not saying be renounced today, Es nesaku, ka šodien tev jau ir jābūt atsacīšanās, but start to move in the direction Bet- of renunciation. bet šodien sākt virzīties atsacīšanās virzienā. This has to be something individual, Tas, protams, ir individuāli. something that you're thinking that is possible for you to do. Katrs jūs varat iedomāties par kaut ko tādu, kas man ir iespējams, ko es varu izdarīt. So, to go back to the example of children, Atgriežoties pie piemēra ar bērniem, can you love your child without attachment? vai tu vari mīlēt savu bērnu bez pieķeršanās? Many parents have said to me, if they weren't attached to their child, they would not feed the child. Daudzi vecāki man ir teikuši, ja viņi nebūtu pieķerušies bērniem, viņi tos nebarotu. Sounds odd, Izklausās jocīgi. don't you think? Kā jums liekas? Oscar, do you? Oskar, Do you have to be attached to your child to feed your child? tev ir jābūt pieķerušamies bērnam, lai viņu pabarotu? And is attachment synonymous with love?
Vai pieķeršanās ir sinonīms mīlestībai? Because in the West, then I think it is. Es domāju, ka rietumos tas tā tiek uztverts. We very much think love and attachment goes together. Mums lielā mērā liekas, ka mīlestība un pieķeršanās ir kaut kas neatdalāms. So is it possible to have love for a child without being attached to the child? Vai ir iespējams izjust mīlestību pret bērnu un tā pašā laikā nebūt pieķērušamies viņam? Yes, Oscar? Spiritual being? Jā, Oskar, garīgā būtne. You can, maybe you can because you're a man. Varbūt, ka tu vari, jo tu esi vīrietis. You didn't have to carry the baby for 9 months. Tev nebija jāiznās savu bērns 9 mēnešu garumā. If it's attachment, maybe more full, you know, if it's less than... Eh? Did you get the No, gestures? I didn't get. If you are attached to your baby, If you're attached to your baby, Ja tu esi pieķēries savam bērnam, yeah, then you give more food to him. then you give tu more. viņam dod vairāk ēdienu. If it's less, then less food. Ja tu esi mazāk pieķēries, tu viņam dod mazāk So you think less attachment, less food? No, I'm not thinking, I'm just joking, but... We were taking that seriously. Mēs to ceram nopietni, bet izrādās, ka viņš We're upset, aren't Of course. we? We're wasting our time here. Mēs vienkārši tērējam laiku. You should renounce your humour. Tev vajadzētu atteikties no to humoru. Gandon is a serious place. Gandens ir vienkārši... Tu laikam nezināji, ka Gandens ir nopietni iestāde. We don't encourage this type of laughter. Mēs šādu veidu attieksmi vienkārši, tā kā negribētu, lai tā turpinās. Especially now we're on internet. Un ir īpaši tagad, kad mūs vēro arī internetā. We have to look very serious. Mums ir jāizskatās nopietni. Never know who's watching. Mēs taču nezinām, kas skatās. I know 5 people. It's a big audience. But do you know who are these? I will check later. Well, I think that when attachment means that you I believe that this child will make me happier, so I have to feed him. But when I love him, then I'm here to make his life happier. This is opposite. So that's why I feed him. Do you have a child? No. Tātad piemērs bija sekojošs. Es baroju to bērnu, jo es gribu darīt viņu laimīgu. Ja es viņu mīlu, ja es esmu pieķēries, tad es sagaidu, ka tas bērns darīs man laimīgu. Un tad skolotājs pajautāja, vai tev ir bērns? Un atbild bija nē. What you're describing is it's an enlightened attitude. Tas, ko tu aprakstīji, tā ir attieksme, kurā ir apgaismības pilna attieksme. Whether it actually happens, I'm not sure. Bet vai tas tiešām tā mēdz notikt, es nezinu. Because when that child looks you in the eyes, Jo, piemēram, kādu vakaru bērns ieskatās tavās acīs and says, Mama, I love you so. un saka, māmiņ, es tevi tik ļoti mīlu. You're the best mother in the world. Tu esi pat labākā māte māmiņā pasaulē. I think it's possible for attachment to arise. Es pieļauju, ka tādā brīdī var rasties pieķeršanās. It's subtle Tas ir ļoti smalki. and it just gradually develops. Un tā pieķeršanās var attīstīties lēnām pakāpeniski. That's why you need these enlightened attitudes before the situation. Un tādēļ šī apgaismotā attieksme ir jāizveido pirms kāda situācija rodas. So you're aware of the path of ignorance, the path of wisdom. Tas nozīmē apzināties, ka ir ceļš, gudrības ceļš un ir neziņas ceļš. The lady at the back. Es gribēju teikt, ka man liekas, ka ar tuvākajiem cilvēkiem nav iespējama mīlestība bez pieķeršanās. Kaut kādā mērā tā pieķeršanās var būt mazāk, varbūt kādam lielāk tā pieķeršanās, mazāk mīlestība, bet ar pašiem tuvākajiem bez pieķeršanās mīlestība tā nav iespējama. Piemēram, mīlēt vienkārši visu kaut kādas putnus vai bērnus citus, to mēs varam darīt bez pieķeršanās. She says that she thinks that if we talk about very close people, it's almost like impossible to love without attachment. If we are talking about some
kids which are not our kids, or some birds which are not our birds, we can love them. Yeah, yeah. But if we are talking about really close people, it's almost impossible. It's true, what you're saying, it's very difficult, isn't it? Tas, ko tu saki, tā tas tiešām ir grūti. Because of the concept we have in society. Jo mūsu sabiedrībā valda priekšstats. That we're brought up with love attachment. Mēs esam uzauguši sabiedrībā, kurā šīs lietas netiek apgalītas. So when we talk about this, keeping love, giving up attachment. Tad, kad mēs runājam par mīlestības saglabāšanu un atteikšanos no pieķeršanās. Philosophically, it sounds possible. Filozofiski tas izklausās iespējams. I can think, oh yeah, I can do that. Es iedomājos, jā, es to spēju izdarīt. You know, there's that guy down the road that irritates me. Nu, tur ir kaut kāds cilvēks ielas galā, kurš man kaitina. I can give up attachment for him. Es varu atteikties no pieķeršanās viņam. Or the lady in the shop. Vai arī atteikties no pieķeršanās tai sievietei veikalā. I'm not attached to her. Es neesmu viņai pieķēries. But if you think about your parents. Bet ja mēs, piemēram, iedomājamies vecāku. Your brother, your sister. Vai brāli, māsu. Then you've developed attachment over many years. Tad pieķeršanās viņiem mūsos ir veidojusies daudz gadu garumā. How do you give up or renounce that attachment? Kā lai es atsakos no šāda veida pieķeršanās? And is it possible to? Un vai tas ir iespējams? If it's not possible, ja tas nav iespējams, then we're trapped in a delusional situation. Tad mēs esam nokļuvuši tādu maldu pilna situācijas slazdā. It means we can never become enlightened. Tas nozīmē, ka es nekad nevaru sasniegt apgaismu. So change must be possible. Bet pārmaiņām ir jābūt iespējamām. But it's one moment of wisdom. Bet runa ir par to, kad ir viens prāts ar gudrību, tas ir viens mirklis ar gudrību. As the antidote to the ignorant mind. Kā pretinde neziņas pilnam prātam. Then another moment of wisdom. Un tad ir nākamais gudrības pilnais mirklis. Antidoting another delusional moment. Kurš būs pretinde citam maldu mirklim. So in those moments you're making wise decisions. Un šajos mirkļos mēs pieņemam gudrus lēmumus. So instead of making big changes. Tā vietā, lai radītu kādas lielas pārmaiņas. I think it's better to make small changes. Labāk ir radīt mazas pārmaiņas. And in those small changes, it's maintainable. Un, ja mēs runājam par kaut kādām mazām pārmaiņām, ar to jau mēs spējam tikt galā. So that over time, the mind of attachment is gradually being eroded, is gradually being removed. Un laikam ejot, šīs prāts, kurā ir pieķeršanās, viņš mazinās un kaut kādā brīdī pazūd. Rather than thinking, from today, I finish attachment. Un nevis iztēloties, ka no šodienas viss ar pieķeršanos būs cauri un man vairs tās nebūs. 6th of July is a really good day to give up attachment. Jeb arī izvēlēties, piemēram, ka 6. jūlijas ir laba diena. Dalai-Lama's birthday. Dalai-Lamas dzimšanas diena ir laba diena, kad atbrīvoties no pieķeršanās. From that day, I promise no more attachment. Es apsolos, ka no šīs dienas man vairs nebūs pieķeršanās. But because you have the habit of attachment. Bet tā kā man ir pieredums, kad man ir pieķeršanās pieredums. It's an emotional response. Tā ir emocionāla atbilde. Which is coming from previous karma. Kas nāk no mūsu iepriekš radītās karmas. So then, if you say to yourself, philosophically, yes, I'm going to give up attachment. Ja es pats sev saku, filosofiski es atteikšos no pieķeršanās. You can make this sort of decision. Mēs varam veikt prātā šādu lēmumu. But it's virtually impossible to carry out, to continue. Bet ir praktiski neiespējami to realizēt. So then we fail. Un tad mēs tiešām sakām. And then we feel,
we're not good Dharma practitioners. Un tādā brīdī man liekas, es esmu slikts dharmas praktizētājs. So we have to start with something that we can do. Un tādēļ mums ir jāsāk ar kaut ko, ko mēs varam izdarīt. So then what's possible? Kaut ko tādu, kas ir iespējams. Instead of going for the impossible. Nevis censties sasniegt kaut ko neiespējamu. Does anybody need to go to the bathroom? Varbūt kādam vajag aiziet uz toaleti. Talking about renunciation. Jums nav radusies vēlēšanās aiziet uz toaleti. Šīs bezgalīgās runāšanas par atteikšanos rezultātā. I was going to see if you could renounce bodily functions. Jeb, faktiski gribētu teikt, ka jūs varētu atteikties arī no ķermeņa fiziskajām izpausmēm. You can just squeeze harder and harder. Right? But it doesn't work. Mēs varam mēģināt ar varu apspiest vēlēšanos aiziet uz toaleti, bet tas nedarbojas. So maybe we'll stop for 5 minutes. Bet vienalga, uz 5 minūtēm mēs iepauzēsim. So you can go to the bathroom. Jūs varat aiziet uz toaleti. Have something to drink if you want something. Vai varat arī kaut ko iedzert, ja vēlaties. Brush your teeth. It's It's a bit warm, isn't it? Yes.